Labdien visiem tiem, kas skatās raidījumu Dvēseli ikdienā. Paldies visiem, kas piedalās mūsu konkursā, kas rakstījuši mums un ceram, ka rakstīs arī turpmāk, jo šī konkursa balvas ir patiešām vērtīgas un par to jūs varēsiet pārliecināties šī raidījuma beigās. Tikai neliels atgādinājums, uzmanīgāk ieklausieties jautājumu formulējumā, un tad arī atbildes būs precīzākas un jūsu iespējas iegūt balvu lielākas un labākas. Šodien mūsu raidījuma tēma būs visai plaša – Bībele un kultūra. Divas milzīgas jēdzieniskas lietas, kuras kopā saistīt man šodien palīdzēs Evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks un Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis. Tas ir varbūt ļoti plašs jautājums, jo Bībele ir gan literārs dokuments, gan tiesisku normu krājums, gan vēstures krājums, gan neizsmeļams mākslas motīvu krājums. Un var teikt, ka visa Eiropa, kopš viņa ir pārvarējusi savu barbarisma slieksni, ir tikusi bagātināta caur un ar Bībeli. Un varētu sacīt, ka pasaulē nav otras tik saturā un formā bagātas grāmatas, kura būtu tik daudz idejas spējusi dot, un idejas gan valstu iekārtai, gan valstu satversmei, gan tiesvedībai, gan cilvēku savstarpējo attiecību reglamentam un, protams, vēl ierosinājusi mākslu. Eiropas kultūra ir izaugusi uz Bībeles bāzes vai Bībeles augsnē, to jau mēs varam redzēt no mūsu pašu tautas vēstures. Es domāju, ka katras kultūras sākums vai viens no būtiskākajiem pamatiem ir valoda. Un latviešu valoda lielā mērā ir tapusi no Bībeles tulkojuma. Gan domāšanas veids, koncepti, gan arī paši vārdi, kādu latviešu valodā nemaz nebija, bet viņi caur Bībeles tulkojumu ir tapuši un devuši iespēju izpausties tai pašai kultūrai, par ko mēs runājam. Es varu atgādināt šeit arī to, piemēram, kā ir auguši mūsu tēvi, vectēvi un vecvectēvi. Un par tēviem varbūt es nezinu, bet katrā ziņā pāris paudzes atpakaļ noteikti. Ka vienīgā lasāmviela, pēc kuras caurmērā mācījās lasīt un ko mājās lasīja vakaros, tā bija vai nu Bībele, vai dziesmu grāmata, vai arī kādreiz katehisms. Un uz šo ideju fona cilvēki ir izauguši par tiem, kas viņi ir. Bībeles enerģētiskais lauks pārklāja pilnīgi visu zemeslodi, tas cilvēkiem ir momentāni atpazīstams un saprotams, ka cilvēkus neviļus šā vai tā Bībeles notikumi, Bībeles tēli, personāži vajā vai saista katru dienu. Ja? Tas ir tas, kāpēc Bībele ir mūžīgais iedvesmas avots. Ja? Otrkārt, Bībele ir tāda unikāla zinātniska struktūra, kā teksts, kā daļa literatūra, kuras pasaku ķieģelīši, ja, tie sižetu stāstiņu ķieģelīši ir gatavas epizodes mākslas darbam, jebkurā žanrā, sfērā, vai tas būtu kino, vai tas būtu teātris, vai tā būtu literatūra, vai tā būtu glezniecība. Bībele savā veidā ir, ja strukturālisti un modernās literatūras zinātnes pētnieki runā par pamatu tekstiem, pamatu situācijām, tā saucamiem arhetipiem, tad Bībele ir spilgtākais piemērs, kur šie visi cilvēka dzīves un cilvēka sabiedrības funkcionēšanas pamat arhetipi, pamat situācijas, pamat notikumi, tur visi tie ir attēloti. Sāksim jau kaut vai ar to, ka, piemēram, ir 10 baušļi, ja, kurus nedrīkst pārkāpt. Ir visa šī struktūra pati vedina uz to, lai to izmantotu mākslā. Bībele savā ziņā pat ir ērta priekš mākslas. Ja. Vai cauri gadsimtiem, Spārīškungs, Bībele vai skatījums uz Bībeli atspoguļojums mākslā, viņš ir bijis vienāds, un ja nē, tad kāpēc? Jā, šis vienmēr ir tāds mainībā atradies jautājums, jo Bībele pirmkārt katrā laika periodā ir tikusi savādāk tulkota, savādāk skaidrota. Un, protams, arī Eiropas, tā teikt, barbaru tautām pametot savu agrāko primitīvo attīstības stāvokli un tiekot bagātinātām
caur savu veidu Romas mantojumu, Grieķijas kultūras mantojumu pārņemšanu, plus vēl tam uzslāņojot virsū Bībeles pieredzi un tradīciju, noteikti ik brīdi bagātinājās stereotipi, mainījās attieksme pret cilvēka skaistuma ideālu. Visā sabiedrībā mākslā ejot uz priekšu, taču mainījās arī perspektīvas izjūta, telpas dziļuma atveidojuma kvalitāte, cilvēka augums, cilvēku savstarpējo attiecību veidojums. Un, protams, pat Kristus ir dažādos gadsimtos traktēts savādāk. Gan vecuma ziņā, gan auguma ziņā, pat matu sukājuma ziņā. Un var teikt, ka katrs laikmets Bībelē ierauga savu skaistumu ideālu. Varētu teikt, ka te ir pat zinām līdzība ar to, kā sabiedrībā mainās vērtējums par Miss Latvija vai Miss Pasaule, arī tieši tāpat katra laikmeta mākslinieki ierauga šai Bībelē savu ētiskās pilnības ideālu. Latvijas kultūra ir jauna, tā teikt, zinātniski dziļu meklējumu vēsturē. Un tādējādi Latvijas zinātne, kopš viņa ir kopš tautiskās atmodas sākuma, var tikt uzskatīta par elites, intelektuālās elites produktu, nekad nav varējusi izdarīt, tā teikt, Bībeles arheoloģijas pētījumus. Un, protams, ka latviešiem nav izdevies Jeruzalemē vai citur Kumranā meklēt senus rakstu tīstokļus. Nav bijis viņiem veiksme apzināt šos te senās jūdejas kultūras vērtības tādā nolūkā, kā to ir darījuši Britu muzeja vai pasaules slavenāko muzeju zinātnieki. Un tā ir varbūt lieta, ka man tiešām ir bijis interesanti un pārsteigums atklāt tik lielu ebreju kultūras rakstu krātuvi mūsu pašu Vecrīgas centrā, sinagogā. Rabīna, virsrabīna Natana Barkāna dienesta bibliotekā. Un var sacīt, ka, protams, šīs valodas zināšana ir tikai retu cilvēku īpašība un kvalitāte, un, diemžēl, laikam daudzi paliks neiedziļinājušies. Bet konkrētāk, jā, Zlēkās. Pirms Otrā pasaules kara bija ļoti skaists viens no patronāta soliem, kurā pildiņos priekšā bija attēlota pirmā Mūzes grāmata, pasaules radīšana. Var teikt, ka priekšstats kā 17. gadsimta mākslinieks bija iedomājies cilvēku tapšanu, dzīvnieku radīšanu, ūdens un zemes nošķiršanu, un tādējādi, protams, ilustrējis šo te slāni. Kā mūsdienu Latvijas māksla un kultūra saskaņoti vai mazāk saskaņoti runā par Bībeli, stāsta par Bībeli, kur mūsdienās ir šīs liecības? Ja šis jautājums savā veidā adresēts ir man, es varu teikt tā, mūsu sabiedrībā valda laba griba Bībeli redzēt, Bībeli interpretēt, bet es to gribu dalīt, pastāv reliģiska māksla vai reliģiskā māksla, reliģiski tematiskā māksla. Tas var būt gan gobelēns, gan glezna, gan grafika, grāmatas ilustrācija, bet starp šiem visiem mākslas darbiem ir ļoti maz sakrālās mākslas. Tādas, kuru drīkst likt altārī, tāda, kura pēc savas kvalitātes un šī morālā piepildījuma var tikt iesvētīta un, protams, izstarot uz draudzi šīs mākslas augstāko uzdevumu un, protams, to ar visām savām vērtībām sludināt. Vanakungam man jautājums uzreiz, lai tā doma nepazūd. Kas ir tie kritēriji, jūsuprāt, kurā brīdī māksla kļūst sakrāla? Tad, kad viņi koncentrē uzmanību uz Dievu, es domāju, ka šeit ir svarīgi atcerēties to ikonu ideju, ka ikona netik daudz ir aicināta attēlot, piemēram, cilvēku sejas detaļas, viņas īpatnībās, bet gluži otrādi abstrahēties no cilvēka sejas īpatnībām, kļūt par simbolu, piemēram, Kristus ikonu, kas ļautu ieskatīties nevis pašā ikonā, bet saredzēt to, kas ir aiz viņas. Es domāju, ka šeit ir uzmanības koncentrēšanas jautājums. Es esmu klausījis, piemēram, ļoti skaistus skaņdarbus. Es atceros, klausījos Verdi Requiem, brīnišķīga mūzika, bet es tā domāju, vai tiešām es gribētu šo mūziku baznīcā, vai tiešām es to gribētu savās bērēs, piemēram, lai viņi tiktu atskaņot. Un es teiktu, varbūt man ir priekšstats, ka teiksim, Bachs un pirms tam tā mūzika ir tā, kas ir tiešām koncentrējusies uz Dievu, uz Dievu pielūgsmi. Savukārt tas slavenais Ave Marija, ko visur
atskaņo, ja mēs paskatāmies, viņa tā melodija vairs neseko tekstam, kāds bija agrīno dziedājuma princips, bet viņa tekstu pavisam nedabiskās intonācijās izlok atbilstošas melodijas skaistumam. Un tur, man liekas, ir tā šķirtne, vai, teiksim, saturs seko formai, vai forma tomēr seko saturam. Tad, teiksim, 20. gadsimta mūzika, 20. gadsimta sakrālā mūzika, jūsuprāt, ir atšķirīga no tās, kādu jūs gribētu dzirdēt? Es domāju, baznīcā? ka nē, tas nav atkarīgs no vecuma, tas ir atkarīgs, kā es teicu, no orientēšanās. Es, piemēram, ar lielu sajūsmu noklausījos mūsu pašu komponistu Riharda Dubras nesen sarakstītos skaņdarbus, kur bija ērģeles, Gregoriāņu tipa dziedājumi un saksofons kopā. Un es teiktu, tas perfekti iedarējās tādā Ziemassvētku laika vai adventu laika noskaņā arī baznīcā. Sarunā ar vienu katoļu priesteri man reiz viņš izstāstīja tādu īpatnēju līdzību par mākslinieku, kas ir gleznojis altāra gleznu katoļu baznīcai. Un no tā es izdaru secinājumu, ka acīm redzot nevar mākslinieks šodien 4:00 uzvilkt ķiteli un tagad dosies pie Molberta un ar apņēmību es tagad gleznošu altāra gleznu vai sakrālu darbu. Tātad šis katoļu gleznotājs mēģinājis un nav sanācis. Darbu priesteris nav pieņēmis, darbs nav bijis starojošs, bet viņam ir kāds devis padomu, tu pamēģini gleznot uz ceļiem tupēdams. Un šādi uz ceļiem tupēdams ilgāk, grūtāk, šīs te varbūt fizisko sāpju sajūta, ko viņš varbūt laida caur sevi, caur savu sirdi, caur savām smadzenēm, deva, acīm redzot, kaut kādu citu kvalitāti, kur tā tika transponēta uz mākslas darbu, un šis darbs kļuva dziļāks, runājošāks. Bībele vai baznīcas vērtības šobrīd nav tai pašā statusā, kādas viņas bija varbūt pirms zinām laika, bet tas neatiecas tikai uz baznīcu, uz Bībeli vien. Šo laiku pieņemts aprakstīt kā postmodernismu laiku, un postmodernismu laika iezīme ir tā, ka tā nevis runā par kādu citu patiesību, kā Bībele, bet postmodernismam patiesības nav vispār, tādas kaut kādas objektīvas patiesības nav, ir tikai cilvēku subjektīvās patiesības. Un es domāju, ka tā ir šī laika lielā problēma, kas vēl, es domāju, šai un nākamām paudzēm būs jāuzrunā. Tieši tas, ka mums nevis jautājums ir tas, ar kādām normām mēs dzīvojam, bet vai mums vispār ir normas, pēc kādas patiesības mēs vadamies, bet vai vispār mēs saskatām patiesību kā tādu. Vēstures gaitā ir mainījies Bībeles traktējums un skatījums uz dažādām lietām Bībelē. Tā skaitā skatījums uz Jēzu. Vai jūsuprāt, ko vajadzētu ņemt par etalonu, pēc kā mums vajadzētu vadīties, ja mēs gribam zīmēt Jēzu, vai mēs varam paši zīmēt Jēzu šodien? Noteikti varam, jo Mākslas akadēmijā pirms pāris nedēļām bija Latvijas bērnu skolu jauniešu zīmējumi, kas bija ārkārtīgi lielā skaitā un, var teikt, vienkārši ģeniāli savā godprātībā, izjūtas pilnībā un bieži vien arī kompozicionālajā veiklībā, atrodot jaunu, savu tiešu, neviltotu pieeju problēmai, sižetam, cilvēku dzīves situācijai. Un šeit es gribētu varbūt iestarpināt savu viedokli par to, kāpēc šodien notiek tāda gan savu veida centrbēdzes kustība tālāk no kristīgās baznīcas, jeb kāpēc varbūt citas alternatīvas ir vilinošas, jeb kādēļ notiek šī saskaldīšanās. Acīm redzot, te ir runa par kvalitāti. Ja baznīcā klausītājs, ticīgais, draudzes loceklis vai potenciālais loceklis redzēs šīs piedāvātās pamatvērtības kvalitāti no mācītāja puses, no baznīcas mākslas puses, no šīs te baznīcas kopienas, no draudzes dzīves puses, ka tā būs veselīga, pilnīga, daudzpusīga, viņam nevajadzēs meklēt alternatīvu nedz vienā, nedz otrā galējībā. Mana asociācija ir tāda, ka kultūrai jābūt demokrātiskai. Vai Bībelē ir jābūt, vai Bībele ir demokrātiska? Reliģijas virsuzdevums ir harmonizēt cilvēku ar Dievu, un mēs to spējam harmonizējot sevi ar Dieva atklāsmi Bībelē. Un šī ziņā Bībele, protams, nav īpaši demokrātiska. No otras puses, ja mēs meklējam demokrātijas saknes, tad tā doma, ka cilvēka vērtība ir nevis
neatkarībā no tā, kādā ģimenē viņš ir dzimis vai kas viņam pieder, bet ka cilvēka vērtība izriet no tā, ka viņš ir veidots pēc Dieva tēla un līdzības, tādēļ visi cilvēki ir vienlīdz vērtīgi Dievu priekšā, tad, protams, mēs varam teikt, ka Bībele ir demokrātijas avots. Baznīca kā institūcija, kura droši vien apzinās savu vērtību, savu gadu tūkstošiem ilgo pieredzi, katrā ziņā jūtas tai brīdī tiesīga pamācīt vai varbūt vadīt. Un ar to viņa savā veidā pat uzurpē šīs tiesības. Un ar to draudzei, piemēram, vai ticīgajam cilvēkam tiek dota iespēja gatavā veidā pieņemt kultūras, ētikas, uzvedības koncentrātu. Varbūt, ka tanīs brīžos, kad mēs redzam pēc Latvijas vēstures vai literatūras, latviešu zemnieks nevienmēr tik labprātīgi gāja uz to baznīcu. Varbūt viņu mudināja, varbūt pat draudēja ar sodiem, varbūt pat to pat kādreiz draudēja pēriens, es domāju, dzimbūtniecības laikus. Un tad šis zemnieks tiek katru svētdienu aicināts baznīcā, kur viņam ir visapkārt pirmklasīga Eiropas pasaules līmeņa māksla, visās kvalitātes izpausmēs. Bet vai demokrātiski ir tas brīdis, ka kāds viņam skaidro no augšas, vai viņš ir šī gadījumā demokrātijas subjekts, kuram tas tiek zināmā veidā piespiedu kārtā mācīts. Labi, bet ne tā ir dilemma. Dilemma varbūt izvēršās tādā harmonijā tur, ka šim zemniekam ar ērģeļu mūziku, ar kori, ar oratora runu, ar tērpu, ar glezniecību, ar tēlniecību tika celts priekšā pirmklasīgs priekšnesums. Un vēl vairāk, ja mācītājs spēja baznīcā redzamos tēlus uz griestiem, kancelē, altārī, izskaidrot, atdzīvināt, ilustrēt ar piemēriem, padarīt viņam saprotamus, tad senās jūdejas vēsture, patiesība kļuva par šodienas patiesību. Un tad, manuprāt, izlīdzinājās barjera starp demokrātisks un nedemokrātisks. Un bieži vien šī izglītība varēja pat būt ļoti augsti elitāra, kā piemēram Saldus pusē, ko jūs ļoti labi zinat, Gaiķu baznīcā, kur uz solu durvīm ir uzgleznots, var teikt, renesanses humānisma atbalsīs komponētas sarežģītas filosofiskas emblēmas ar tādu alegorisku saturu, ko zemnieks, kurš nepārvaldīja latīņu valodu, neprata lasīt 17. 16. gadsimta rakstus, kur, lai viņš to varētu, pat nespēja iedziļināties, nespēja izprast. Un tad bija nepieciešams mācītājs kā starpnieks, kā intelektuālis, kurš to visu piezemēja, izskaidroja, iedzīvināja. Daudz Latvijā tiek būvēts. Salaspils, Dundaga, Cesvaine, tagad arī Salacgrīva, Ikšķiles baznīca, kas ir tikko atgūta no bibliotekas un tiks atkal atjaunota, rekonstruēta. Var pieminēt karā sagrauto Priekules baznīcu. Šī baznīca spēja, acīm redzot, piesaistīt cilvēku ar kvalitatīvu darbu, ar kvalitatīvu amatniecību, ar kvalitatīvu arhitektūru, kurai ir svarīgi, lai būtu reģionālā tradīcija, lai būtu celts mūsu materiālos, lai cilvēkam atpazīstamā vidē ar viņam pazīstamām krāsām, koku, akmeni, krāsu, būtu veidota kaut vai šī te alegoriskā vai tēliem pilnā pasaule. Un tad es redzu, jā, ka pieņemta tiek jebkura kvalitāte, pat kolkas altārglezna, kas savā laikā izraisīja diezgan lielas diskusijas, bet šodien profesionālie mākslinieki tieši tāpat kā Helēna Heinrichsone piedāvā Pūres baznīcas jauno altārgleznu, kas tika iesvētīts pagājušajos Ziemassvētkos, kurā Kristus augšām celšanās, tas ir debesbraukšanas aina, ir attēlota kā īsts reliģisks pārdzīvojums augstā mākslinieckā kvalitātē. Atgriežoties pie tās interpretācijas, teiksim, kino, kā viena no mākslas formām, un ja mēs runājam par glezniecību, ja mēs runājam par arhitektūru, tas ir kaut kas tāds sastīndis, varbūt tāds fiksēts brīdis, un tās emocijas cilvēkam ir vairāk iespējas tur ielikt. Bet kā ir ar Bībeles interpretācijām vai Bībeles sižetiem kino? Attēla funkcija, protams, ir daudz dziļāk ejoša nekā tas, ko mēs verbāli uztveram. Attēls uzrunā, ja varētu tā izteikties, kaut kādas zemapziņas slāņus, un es domāju, ka cilvēkam, kas ir redzējis Jēzu no Nāceretes šo faktiski brīnišķīgo filmu, varbūt ir diezgan grūti atbrīvoties no šī konkrētā cilvēka sejas lasot jauno derību. Tas varbūt ir tā mazliet diskutabls jautājums.
Taču, manuprāt, tas princips ir tāds, ka Jēzus grib būt klāt visur. Tas ir kā tas rauga pilieniņš vai rauga piciņš, kas saraudzē daudz mīklas, kā ir teikt, tā līdzība jaunajā derībā. Tā arī, protams, es domāju, ka laba filma par Bībeles tēmām, par jauno derību ir ļoti apsveicama parādība. To interpretācijas var būt visneiedomājamākās, un to ir pasaules kultūras vēsture pierādījusi, jo pat Vatikāns to ir atbalstījis, mēģinādams radīt vairākas versijas par savu naudu, filmēdams dažādas versijas par Bībeles tēmām. Ja. Tā slavenākā droši vien ir garā, milzīgā filma, 4 stundu filma Jēzus no Nācaretes, ja. Kur, piemēram, interesants fakts, kur galvenās lomas tēlotājiem, tam jaunajam aktierim, kas tēloja Kristu, viņam bija jāparaksta līgums, un attiecīgi Vatikāns, protams, arī samaksāja, vai Romas katoļu baznīca, ja, ka viņš 20 gadus nefilmēsies nekur. Kā Bībeli ir traktējis Andrejs Rubļovs, ja, tās pravoslavnē, tātad pareizticības izpratnē. Ja, kā Bībeles traktējas skandalozajā filmā Martins Skorsēzes Jēzus pēdējā kārdināšana. Ja. Es te paskatījos vienkārši 100 gadē veltītajā grāmatā, ka Bībeles tēmas tieši, kur pat nosaukumā Mateja evaņģēlijs, ja, Jēzus dzīve. Es te saskaitīju kino vēsturē, ka tieši kur pat Jēzus vārds ir filmas nosaukumā, vai Jēzus vai praviešu vai citu Bībeles personāžu vārdi, kur ir ne tikai dzīvē cilvēkiem tiek iedot, bet filmu nosaukumos jau un saskaitīja, ka ir kādas apmēram 240 filmas jau tādas, kur ir Jēzus ir galvenais personāžs. Ja. Tad kura baznīca vai kura iestāde izkontrolēs, kādas ir šīs traktējuma iespējas un ko drīkst, ko nedrīkst. Ja? Jo tam visam ir intelektuālais arī pamatojums, tam visam ir jēga apakšā. Ja? Un vienkārši muļķīgi ir to neizmantot, ja? Jo tā ir grāmata, kas pieder visai cilvēcei. Vai ir kāda filma, kas, teiksim, nestāstot tieši, neattēlojot Bībeles sižetus, jums ir šķitus reliģiska, jeb pilna šīs te kristietības? Es varētu pateikt, ka viena no iespaidīgākajām filmām, kas man ir visvairāk mudinājusi varbūt tā turēties pie Dieva un lūgt Dievu un mēģināt pārskatīt un labot savu dzīvi, bija viena filma, ko faktiski baznīcas aprindas visā Eiropā un pasaulē diezgan noraidīja un pat nolādēja. Tā bija filma Eksorcists par priesteriem diviem, kas sastopas ar apsēstības gadījumu un cenšas atbrīvot vienu meiteni no dēmonu varas. Bet es domāju, ka ir arī vēl citas filmas. Bija, piemēram, tāda filma, piedzīvojuma filma, lūkšana par mirstošo vai pēdējā lūkšana, kur es saskatīju kā tādu ļoti reliģisku filmu. Tad kāda cita filma, Svētās asinis, kas vispār bija tāda alegorija, un kur tikai pašā pēdējā kadrā, burtiski pēdējā kadrā, pēdējās sekundēs es pēkšņi sapratu, ka tā ir reliģiska filma, un tas bija vienkārši sajūsminoši. Tā kā tādas filmas ir, un es domāju, ka varbūt filmas pirmais uzdevums drīzāk ir nevis attēlot evaņģēlija notikumus, it īpaši tad, kad Zefirelli savu darbu ir padarījis un daudz vairs nav ko piebilst pie pateiktā, tad rodas tādas filmas kā Kristus pēdējais kārdinājums un vēl, kas mēģina kaut ko oriģinālu pateikt. Tas man šķiet banāli un plakani, ja mēģina, teiksim, piešķirt kaut kādas psiholoģismus vai erotismus vai vēl kaut ko Bībeles tekstam vai Bībeles idejām. Es domāju, ka cilvēks nedrīkst nemaz stādīt jautājumu tā, ka pretstatīt filmu vai literāru darbu vai grāmatas ilustrāciju pašai Bībeles būtībai. Tas ir jautājums, ko es varētu uzdot jums. Kāpēc Bizantijā savulaik notika ikonu grautiņi? Droši vien, ka vērsās pret šo izpildījumu kā kvalitāti, bet nevis pret ideju. Un kāpēc gan filma būtu jāuztver par īstenību,
ja tā netēlo Kristus dzīvi viņas patiesajā periodā, laikā, pat ja tā ir tiešā vieta. Jā, Kristus nebija aktieris, viņš nespēlēja filmā, viņš dzīvoja savu normālu dzīvi. Un filmas aktieris tomēr ir aktieris, kurš par to saņem beigās honorāru, kurš iespējami labāk, pilnīgāk attēlo šo dzīvi. Gan dekorācijās, gan butaforijās, gan nosacītos sarunas vārdos, dialogos, un tur vienmēr ir klāt šis inscenējuma moments. Un tāpēc, vai tas ir talantīgāks vai mazāk talantīgs, tieši tāpat kā reliģiskā māksla un sakrālā māksla. Jautājums tā, vai neticīgs cilvēks var radīt, teiksim, reliģisku mākslas darbu vai sakrālu mākslas darbu, vai neticīgs cilvēks var uzgleznot ikonu. Es teiktu, viņš to nevar, ja viņš procesa beigās paliek neticīgs. Un man liekas, tas ir ļoti būtiski. Un, ja mēs atceramies to filmu Jēzus no Nacaretes, Zefirelli, es kaut kur lasīju intervijas ar šiem aktieriem, kuri sākot šo darbu filmā nebija kristīgas pārliecības cilvēki. Noslēgumā, šīs filmas noslēgumā viņos kaut kas ļoti būtiski bija izmainījies. Kultūra lielā mērā vienkārši izpauž cilvēku ideju pasauli, cilvēku pārdzīvojumu pasauli. Un katrs cilvēks dzīvo savu dzīvi ar zināmu kaut kādu pieņēmumu komplektu, kurus viņš nepierāda, kuri viņam neprasās pat pēc pierādījumiem, viņš vienkārši ar šiem pieņēmumiem operē. Tie viņam ir pat kaut kur tādā nevis apzinātā loģikas stāvoklī, bet viņi viņā ir. Ja mums šodienas jautājums ir Bībele kā Eiropas kultūras pamats, un tas būtiskākais liekas, ka Bībele un kristīgā ticība gadu simtos ir izveidojusi cilvēkiem šo te pieņēmumu komplektu, ar ko cilvēki vienkārši dzīvo. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, tanīs zemēs, kur netika vārmācīgi Bībeles un kristīgās kultūras pēcsacība pāraut, tur daudz kas neprasa paskaidrojums, tur daudz kas neprasa nekādas pavēles vai pamudinājumus, tur cilvēki vienkārši dzīvo pēc kristīgiem principiem, pat ja viņi neatzīst sev par baznīcas locekļiem. Paldies jums par sarunu.